Nu ko, mīļie draugi, sveiks! Šodien ir īpaša diena. Šodien ar mums Kristaps Zomers. Un mēs viņu tūlīt pakatājam uz Ferrari. Čau, Kristap! Čau, čau, čau. Nu, tas nebūs parastais ceļojums. Protams, bet... Tas būs ekstremāls. Es jau redzu tavas acis, ka tev ir baili. Nu, tad jau redzēsim, kā būs. Nu, šodien mums būs liela intervija ar Kristapu, ar mūsu vārdsargu. Mēs parunāsim par konkurences spējībām, par Nilu, par vispār pagājušo sezonu, par tavu dzīvi. Tu gatavojies, ja? Jā, droši, protams. Un одновременно, tajā pašā momentā. Izklaidēsimies. Nu, nevienā, da. Nu, to, kā tu baidies, es nedomāju, ka tas būs izklaidē. Bet mēs cerēsim. Ok, aiziet. Зомеру повезло. Самая высокая горка сегодня закрыта на профилактику. Но она закрыта не только сегодня, а до конца февраля. Поэтому мы начнем с самой быстрой горки на свете. Mēs sāksim ar visekstremālāko reisingu šajā parkā. Labi. Kādi komentāri? Kāpēc aiz kadra viņš prasa, viņš umaļājot? Aiziesim uz bērnu, varbūt vispirms, pēc tam uz šito, bet uz kameru viņš ir tik brave. Mēs varam aiziet gan šeit, gan tur. Nu ko, tagad jau, jā, vajag hutīt. Pagājušajā reizē mūsu futbolistus nelēma, tāpēc, ka viņi bija ļoti augsti. Un tagad es neiešu, tāpēc, ka es esmu resns. Somers iedeva man savu завещанию, iedeva savus telefonus, maku un pateica, ko darīt, ja viņš neatgriezīs. Atdot visu mammai. Udači? Paldies. Visu labu. Kādas tev sajūtas pēc tādas Lielas adrenalīna sajūtas bija, un es nevaru apskaidrot tagad, īstenībā grūti atrast vārdus. Bija gatavs tām, ka mēs no sākuma uzreiz brauksim ar tādas ātrumu? Nē, es domāju, ka pakāpeniski kaut kā, bet sanāca uzreiz, nezinu, 2 sekundēs es jau momentāli. Vai tu sajūtīsi sirdstrieku? Nu, sirdstrieku nē, es šoku vairāk sajūtu, tāpēc, ka, tik ātri es vēl nekad nebiju braucis, jā. Zini, ko es sapratu? Tas bija pirmā reize, ka to, ka es esmu resns, man kaut kā pamiešāla. Un tagad vajag hudēt, lai nākošais gads šeit pabraukāties atkal. Уже на 3-ю горку меня не пускают из-за моего пуза. Вот только я и Федор Емельяненко не могут здесь нормально кататься. Вы понимаете, о чем я, да? Mums ir jaunais treneris, vārdsargu, jā? Jā. Kā viņš tev?
Nē, nu ļoti labi. Es domāju, tagad mēs uzņemam fizisko kondīciju. Ļoti labi patīk treniņi. Arī viņš ir pieredzējis treneris. Tā kā es domāju, viss ļoti labā. O jaunu viņš ievieda treniņu procesa, kas nebija before? Es domāju, ka iepriekš ir bijis arī līdzīgi, bet vienkārši katram trenerim ir sava pieeja tam visam. Un, protams, katrs redz savas tehniskās kļūdas, varbūt ko pielikt, varbūt kā arī psiholoģiski un mentāli tu būtu vairāk gatavs. Kas mums pietrūka pagājušajā sezonā, lai kļūtu par čempionu? Grūti gan jau ka pateikt ir. Es domāju, ja mēs tā skatāmies, mums pietrūka pavisam drusciņi. Un to var arī pielikt, es domāju, visos komponentos. Fiziski, taktiski, paši spēlētāji, es domāju, paši arī to saprot. Es domāju, viena lieta nepietrūka, es domāju, grūti teikt, kura tieši, bet cerams, šogad mēs atradīsim, kas bija par problēmu, un šogad viss izdosies. Итак, дорогие друзья, я купил на всех билеты. Ударит Андрюша, tu sitisi, Kristīna sitīs un es sitīšu. Vajag ar divām bumbām, lai visi trīs šitie vedra bija zemē. Ja tad būs, tad mēs vinēsim kaut kādu figūru štučku. Davai, es pirmais. Тяжеленные, там ободок, даже в Дубае, в Абу-Даби обманывают. Давай. He's football player, professional. Это невозможно, ты видел? Надо попасть между как-то снизу, знаешь? Я думаю, ka ja tu trapesi tur lejā, nekas nebūs. Там верхняя легкая, а нижняя очень тяжелая. Возможно, кстати. 2, sbil, 2. Tev tikai divas iespējas. Un vajag trāpīt tā stipri un precīzi, jā. Precīzi, jā. Еще я только что узнал, что проблемки были у Дуэйна Скалы Джонсона, поэтому уже Федор Емельяненко, я и Дуэйн Скала Джонсон. Отличная компания. Ko pastāsti mazliet par tavu karjeru vispār? Kā to sākas, kur tas sākas? Mans karjeras gaitas, ka es biju, man liekas, man bija 4 gadi.
Es sāku Šiķeka futbola skolā. Rīgā, jā. Un tad līdz 14 gadiem es biju Šiķeka futbola skolā. Nu, tad visādas pārbaudes, tur kā jau jaunam spēlētājiem un tā tālāk. Tad 15-16 gados pārvācos uz Dāniju. Tur 2 gadus akadēmijā biju, trenējos ar Superlīgas komandu. Un tad vēl pēc Dānijas 18 gadi man palika, es aizbraucu uz Itāliju. Tur nodzīvoju 4 līdz 5 gadi. Biju Parmas spēlētājs un tad vairākas īres bija. Un tad vēl pabiju Japānā uz gandrīz gadu. Un atbraucot atpakaļ uz Latviju, sanāca būt Valmierā uz pusi sezonu. Tad pēc Valmieras sanāca Supernova un šobrīd esmu Rīgā. Tā tev pamatāla mazliet. Diezgan, jā, nu tad es domāju, tas ir pilnīgi normāli. Futbolistam jāiet cauri daudzām pieredzēm, jā. Tā kā mīļākais, ko tu mīli gatavot? Pasta. Pasta? Tu vari jebkuru? Un ribais teiks arī, jā. Pasta balaņies? Nu, nē, tur pasta, tur savādāk ir. Grūti apskaidrot tev ir. Es pat nezinu, kāda viņai ir, kā viņai nosaukums ir, bet viņai, sanāk, jā, labi. Ko tev vispār nepatīk šai dzīvē? Vispār nepatīk. Tu nevari to celpēt, jā. Čāpstināšana. Чапс. Kāds blakus sēž čāpstina. Когда чавкают, не нравится. Все остальное типа нормально. Можно принять, но как чавкают, это šito nepieņem, ja? Nu, nepatīk. Diskomforts paliek zēs. Ko tu ienesti citos cilvēkos? Īpašības, cilvēku īpašības, kurus tu ienesti? Grūti teikt, tas ir atkarīgs no cilvēka, zini. Es pārsvarā, man tāds raksturs ir, ka es pieņemu visus un cenšos būt draudzīgs ar visiem, ne? Jā. Tā nevar dzīvot. Nu, tā nevar dzīvot, jā, bet ir, protams, ka besjārā, jā, kaut kas ir, bet, es tāds cenšos pozitīvs būt. Tavs experience ir lieliski geografiski. Pateici, lūdzu, ar ko atšķiras mūsu čempionāts, pieņemsim no Japānas, no Itālijas, no Dānijas, kur tu spēlēji? Es domāju, ka viņš ir vairāk fizisks, ļoti daudz divcīņu mums ir čempionātā. Varbūt mazāk tehnisks tas futbols ir, jo arī tie sintētiskie laukumi nepalīdz sezonas sākumā, pieņemsim, jā. Tur citos valstos nebija sintētiski. Nav sintētikas, nav. Tā kā, tā ir tā lielākā atšķirība. Un tas, ka mums jāspēlē 4 reizes ir pret vienu pretinieku. Kā tev mūsu kolektīvs šajā sezonā? Kolektīvs mums papildinās visu laiku. Es domāju, viss ir kārtībā. Es domāju, visi labi džeki, pret vienu nav pretenzijas, jā. Tā kā, es domāju, kolektīvs viss kārtībā ar to. Tā, un nosauci man komandu, pret kuru tev visgrūtāk bija spēlēt vispār tavā karjerā. Tas būs tā interesanti, bet braucot uz Daugavpilu Celtnieku stadions, tas ir smieklīgi vai nesmieklīgi, bet tā ir taisnība, jo apstākļi, kas tur agrāk bija, ļoti sarežģīti. No Rīgai vienmēr klājas tur neparasti. Jā, to es arī dzirdēju. Vienmēr, es domāju, ka mēs tur varbūt vienu reizi 4 gadus vidējām. Varbūt, es neatceros, bet man tā liekas. Un kurš tava viedoklī ir labākais Latvijas futbolists tagad? Tas ir Jānis Ikaunieks, Marko Reguža Gutkovskis. Es domāju, tie 3. Es domāju, stabili. Uzbrucēji. Jā. Kāpēc tu nosauci tikai uzbrucējus? Jo man vienmēr ar viņiem ir jāsastopās. Bet šitie aizsargi tev nepalīdz? Ir tāds aizsargs, ar kuru tev vieglāk spēlēt nekā ar citu?
No, Černomordiju ļoti ērti spēlēt, jā. Bet jūs zināt, ka lielāku atzinību vienmēr gūst uzbrucēji, jā. Ne vārdsargi, ne aizsargi, tāpēc, tas tā. Tev nav tādas kā revnosti mazliet par to, ka aizsargi un pussargi un vārdsargi nav tik slaveni kā uzbrucēji? Nē, es domāju, tas ir, kā tu atšķirībā, kāds ir, ko tu vēlies tā kā sasniegt, jo, pieņemsim, saprotot mēs savu darbu, un mēs viens otru respektējam, par ko mēs darām. Uzbrucēji vienkārši dabū to slavu vairāk, bet mēs aizsargi, vārdsargi, pussargi varbūt darām to melno darbu vairāk. Давай ar tevi взглянем uz nākamo sezonu. Un kādi mums ir trumpi, kā tu domā? Es domāju, mums ir diezgan daudz pieredzējušie spēlētāji, kas arī zina līgu, un ir arī spēlētāji, kas pagājušajā gadā atvērās. Tā kā un cerams arī šogad atvērsies, jā, es domāju, tas mums ir pa spēkam, tā kā, jā, kaut kā tā. Pagājušajā sezonā mēs nevis RFS vinēja, es tā domāju, bet mēs zaudējām. Un tas vēl skumjāk ir. Un šajā gadā vajag mums tur uzmundrināties, jā? Pareizi? Jā, uzmundrināt sevi. Kā tev šodienas diena? Šodienas diena fantastiska. Paldies klubam par šo iespēju šeit atrasties. Ļoti labi pavadīts laiks, daudz interesantas emocijas, gan adrenalīns, gan bailes. Jā. Tu mani pierunāji pāris reizes. Jā. Bet tu nevienu bailu neparādīji kadrā, nevienu. Kad tu baidies, mēs nefilmējam. Kad mēs filmējam, tu I'm Batman. Kā jau kā redzēja tādā ziņā. Vispār, kādas tev ir bailes dzīvē? Grūti tā pateikt uz sitienu. Es parasti, kad notiek kaut kāda lieta, es mēģinu ar viņu tikt galā. Tu esi laimīgs Riga FC? Protams. Es domāju, ka tas ir, pirmkārt, tas ir mans mājas, mana pilsēta, mana Rīga, un kolektīvs ir super, un viss, kas apkārt klubam ir fantastika. Mums ir ideāli apstākļi, pieņemsim, jā, tur bāze Rīgā, šeit nometnes. Es domāju, viss, kas ir, lai augtu kā futbolists un tikai iet uz priekšu. Nu, tu vēl ir jauns, 27? 27, jā. 27, vārdsargam tas ir jaunība. Jā. Tu vēl vari. Bufons līdz 40, jā, tur kaut kā? Vairāk, 45. Jā. Tad vēl kaut kur 20 gadus tevi gaidam. Cerams, jā. Ok, paldies visiem. Paldies. Visu labu.